Esat sveicināti Jāņup TV otrajā izlaidumā. Ko daudzi cilvēki aizmirst, kad viņi pārvācās dzīvot ārpus lielpilsētām? Un tas ir ziemas laikā, neviens tev nepalīdzēs, izņemot pašu sevi, vai, ja jūs gadījumā esat kādā no kooperatīvu sabiedrībām, kur jūs maksājat traktoristam, ka viņš atbrauc un jums iztīra ceļu. Pašvaldība ar to nenodarbojas. Labākajā gadījumā pašvaldība notīrīs iebraukšanu, jā, bet pašus visus piebraucamos ceļus, tos gan pašvaldība nenodrošina. Lūk, daudziem liekas, kur tad tā bēda? Paņemšu lāpstu un ar lāpstiņu smuki un viegli visu to iztīrīšu. Tā bēda sākās ar to, kad jums ir tālākie zemes gabali no iebraukšanas ceļa. Jo ļoti daudzas ir tādas vietas, kur atbrauc dzīvot tikai vasarā, un ziemas laikā viņi ar sniegu nenodarbojās. Respektīvi, viss grūsties virsū tieši uz jūsu pleciem. Tam būs nepieciešams, protams, lāpsta, jā. Un, teiksim, kā šodien, kad naktī uzsnīg pie 20 centimetriem sniegs un uzsita 0 grādu, tas sniegs viss ir neiedzīgi smags. Jā. Tāpēc palīgā nāk šāds aparāts, jā, bet šāds aparāts maksā naudu, plus vēl tam ir nepieciešama degviela, un jūs varat domāt, kas tad tur tik liels? Sarunāšu ar kaimiņiem, sametīsimies kopā, nopirksim, viņi jums piemetīs klāt degvielai. Diemžēl nevienmēr un ne visur tā notiekās. Konkrēti manā gadījumā nepiemetās klāt neviens, tieši otrādāk. Tad, kad cilvēki ieraudzīja, kad es esmu iegādājies šo te aparātu, viņi pat pārstāja tīrīt pie savām sētām. Un tā vietā, lai pateikt paldies, kad es esmu iztīrījis piebraucamos ceļus, viņi paliek it kā dusmīgi, ka es esmu notīrījis ceļu un pasaka, priekš kam tu tīrīji, gan jau mēs paši būtu pēc tam notīrījuši. Tā kā es jums ieteiktu par to padomāt, pirms jūs pārvācieties dzīvot ārpus lielpilsētām, ja? Kad jums būs jātīra ziemā sniegs. Par to, kas būs jādara pavasarī un vasarā, to mēs runāsim, kad būs pavasaris un vasara. Bet ziemā atcerieties, sniegs jums būs jātīra. Neskatoties uz to visu, vienalga dzīvot ārpus Rīgas ir baigi forši.